Augšā izlūkos, pilnīgs bērtaks bēniņos. Abrakavērtekā. Tā, draugi, jāatrod 5 atšķirības. Skatāmies visos ekrānos, sākam meklēt. Jā. Tā, ko jūs pirmo redzat, ko jūs pirmo tā? Baloni. Jā, Mākoņi. Pasties, baloni. Redzi, baloni. Jā, zvaigznītes vienai pumpiņas. Zvaigznītes un pumpi. Jā, ir. Tā, kas vēl ir atšķirīgs? Kas tev ekrānā rādās? Matu gumijas. Matu gumijas, kā zelta, jā, tiešām zelta. Jā, arī dzeltenes, pasties. Kas vēl, ko jūs redzat? Šeit līnijas. Cik tur ir? Viena un divas līnijas. Te ir viena līnija. Tur arī viena līnija. Jā. Un tur ir 1, 2, 1, 2. Tā, cik jau mēs esam atraduši kopā? 4, 5, mums vajag 5 atrast vismaz, jāatrod 5 atšķirības. Vēl viena atšķirība. Nu. Matiem, mati savādāki? Nē, mati nav savādāki, taču ne? Kas mums sanāk? Mums sanāk baloni, vai ne? Atšķirīgi. 1. Pumpiņas un zvaigznītes. 2. Matu gumijas mums sanāk atšķirīgas. Strīpiņas. 4. Un... Atradu! Nu? Te ir 3 mākoņi. Tur ir tikai 2 mākoņi. 3 mākoņi un 2 mākoņi. Tiešām, jā. Vai ne? Tur ir 2 mākoņi, 3 mākoņi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 5 atšķirības ir, bet Bardakam vēl negribas beigt spēlēties. Tā, draugi. Nāciet šurpu. Jūs ievērojāt? Visi attālos redzamie bērni ir tikpat vienādi kā jūs 3. Nē, mēs neesam nemaz tik vienādi. Jā, neesam. Nu, labi. Bet mana vērīgā acs šī. Vai šī? Atrada kaut ko tādu, ko jūs nepamanījāt. Nevar būt. Var būt gan. Tev vajadzēja būt 5, un mēs visus 5 atskatām. Paskatieties, draugi, paskatieties. Paskatieties vērīgāk. Vai man pateikt priekšā, draugi? Bardaku mēs nevaram atrast. Nu jā, tā jau ir, ka bērniņos nav neviena acīgāka par Bardaku. Paskatieties. Tiešām neredzat. Bardaku pasaka, lūdzu. Nu, labi. Draugi, šis attēls ir kreisajā pusē, bet šis ir labajā pusē. Tās arī ir atšķirības. Tā nav nekāda atšķirība. Tas nav godīgi. Ir gan. Acīm redzami, šis zīmējums ir pa kreisi, šis ir pa labi. Viss ir vienkārši un saprotami. Meklēt atšķirības garlaicīgi. Jā, tas tiešām ir garlaicīgi, tieši manas domas. Mums vajag padarīt kaut ko interesantu. Bet apsoliet, ka nevienam neteiksiet. Jā. Tas ir ļoti slepeni. Pilnīgi slepeni. Jā. Pšt. Mazā pirkstiņa zvērsts. Ok, gaidiet. Nāciet šurpu. Skatieties. Tikai ļoti uzmanīgi. Tas var izšaut. Kas tas ir? Tas ir pārsteigums. Burkai. Redziet, es, Radio, Adata un Zābaks dāvināsim to Burkai dzimšanas dienā. Jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, jo, ja mazliet šo pagriež... Kas tas par troksnī? Kas te notiek, Bardak? Piedodiet. Kur tu skrien? Ei, kur Bardaks aizskrēja? Nav ne jausmas. Nezinu. Es arī nezinu. Šausmas, kāda nekārtība! Kurš izmētāja tos papīriņus? Bardaks tā negribēja. Viņam netīšām gadījās. Gadīties var katram, bet Bardakam pašam tas arī būs jāsatīra. Kā jau Burka teica, Bardakam sava nekārtība jāsavāc pašam. Bet mūsu draugiem tīri vai nemiež tīdu uz kārtību. Jūs gan esat čakli palīgi. Hei! Čau, Bardak! Čau, draugi! Nedod 5! Čau, Burka, nedod 5! Sveiki, Bardak! Domāju, ka tu aizgāji pēc slotas. Kāpēc man būtu vajadzīga slota? Nu, varbūt tādēļ, lai satīrītu to, ko esi sastrādājis. Jā, skatos, jums te bērniņos ir bijis kārtīgs papīru lietutiņš, ne? Kurš to izdarīja? Bardak nemānis, satīram visu. Artur, es nemaz nemānos, jūs kaut ko jaucat. Bardak,
Es labi redzēju, kā tu zips izskrien no bēniņiem. Mēs arī tevi redzējām. Nē, jūs kaut ko jaucat pilnīgi noteikti. Pagaidu, kā es izskatījos? Ar sarkanu krekliņu un sarkanām biksēm un tādām botēm. Sarkanu kraklu? Nē, jūs tiešām jaucat kaut ko. Es jau no paša rīta uzvilku šo balto kraklu un es vispārībā tikai tikko atnācu. Jūs redzējāt? Tas būs bijis mans brālis Spartaks. Kas ir Spartaks? Spartaks ir mans dvīņu brālis. Ļoti līdzīgs man. Bartek, man pirmā dzirdēšana, ka tev būtu dviņu brālis. Burka, tu vienkārši viņu vēl neesi redzējusi, droši vien. Mēs esam ļoti līdzīgi. Un jūs esat tik līdzīgi? Tik līdzīgi tā kā divas ūdenslāses. Nu, pilnīgi spogulī skaties. Ja jau esat tik līdzīgi, tad jau jūs arī darat visu vienādi. Protams, mēs darām visu vienādi. Tad jau sanāk, ja tev būtu rokā tā konfetī plaukšana, arī tu būtu to izšāvis. Tātad tu vari droši visu savākt. Zīgā, kā līdzīgi. Nē, mēs esam pilnīgi atšķirīgi dvīņu brāļi. Tā, ka blakus stāvot, tu pat mūs nevarētu saprast, ka mēs esam brāļi, jo dvīņi un trīņi ir ļoti atšķirīgi, vai ne, draugi? Jā! Redzi? Es taču teicu. Un lai es tev to pierādītu, tā, draugi, vai es jums varu palūgt aiziet un katram savā stūrītī uzzīmēt mani, lai Burka redzētu, cik atšķirīgi jūs esat? Tur ir tāfelītes, tur ir krītiņi, katrs savā stūrītī, lai viens otru neredzat. Tīri! Kamēr draugi katrs savā nodabā zīmē, Bartaks aizdomājas, diez, piemēram, Zābakam ir dvīņu brālis. Nu ko, draugi, būsiet pabeiguši zīmēt? Jā. Nāciet un rādiet. Visi rindiņā smuki parādīsim Burkai, kādi jums ir zīmējumi. Nevaru sagaidīt rezultātu. Un skatāmies, Burka. 3, 4. Oho! Redzi, es tev teicu, pilnīgi atšķirīgi zīmējumi. Tas ir pilnīgs pierādījums, ka es nekad nerīkotos tā kā mans brālis Spartaks. Zīmējumi jau skaisti, bet tie neko nepierāda. Varbūt tieši šie trīņi ir atšķirīgi, bet visi pārējie dviņi ir pilnīgi vienādi. Draugi, vai jūs pazīstat vēl kādus trīņus vai dviņus? Jā! Varbūt mēs varam ar viņiem sazvanīties? Jā! Ļoti labi. Nāciet šurpu. Pie televizora. Tā, tur. Es šurpu. Man vienu. Viens tev paliek. Tā, drusku pabīdējamies, lai man ir vietiņa. Tā. Ļoti labi. Nu ko, zvanam? Jā. Labdien, man sauc Danis. Es esmu Adrians. Mums ir 8 gadi. Mēs ejam 2. klasē. Man patīk zīmēt, krāsot. Dažreiz palīdzēt mammai mājasdarbības nopietnāks. Man patīk sports, skriet, spēlēt spēles. Es esmu smieklīgs. Mēs visu darām kopā. Dažreiz strīdamies. Viņam kāds spēlē ģitāru. Mani sauc Līva. Mani sauc Anete. Man ir 7 gadi. Mūs padara atšķirīgs. Drēbes, izmēri. Anete ir Auskari Madau. Bet mūs vēl padara atšķirīgus. Līvai te nav. Līvai te ir, bet man te nav pumpa. Un mūs vēl padara atšķirīgus garumi. Es esmu garāka, Anete īsāka, un Līva ir jaunāka, un es esmu vecāka. Un mūs padara atšķirīgas acu krāsas. Anetei bišķu tāda tumšāka, man bišķu tāda gaišāka. Čau, mani sauc Anna, un mani sauc Elīza. Mums abām ir 26 gadi.
Kas mūs padara atšķirīgus? Man liekas, ka arī nevarētu. Es esmu par minūti vecāka un prātīgāka. Es esmu par minūti jaunāka un garāka. Es rakstu ar kreiso roku. Es rakstu ar labo roku. Un vispār man jau liekas, ka mēs ar vecumu esam palikušas daudz atšķirīgākas, kā bijām bērnībā. Mums ir dažādas nodarbošanās ikdienā. Katrs strādās savu darbu. Un, ja ikdienā kādreiz nepasveicinam, tas nav tāpēc, ka mēs būtu iedomīgas, bet vienkārši pazīstot māsu. Kurš no jums raksta labo roku? Kurš ar kreiso? Tu esi grēlis, jā? Paskaties, cik forši, vai ne? Jā! Jā. Tā, draugi, jūs varat droši nākt atpakaļ. Redzi, Burka, viņi patiesībā ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Un tu saki, ka arī esi atšķirīgs no sava brāļa Spartaka? Protams, pilnīgi divi atšķirīgi cilvēki. Pierādi to! Saki, kas jādara, un es izdarīšu. Tu varētu, atšķirībā no sava brāļa, būt tik jauks un te visu sakop. Protams. Ko es tikko pateicu? Ja jau sacīts, tad darīt, ne? Zābaks jau neko vien var. Burka tas viss neaizsāk. Tas bija Sparta. Pilnīgs bārdaks bēniņos. Šāds kārtības uzplūds bēniņos sen nav redzēts. Izskatās teju vai pēc pavasara tīrīšanas. Nu dien! Bārdaks bēniņos. Bārdaks bēniņos. Bārdaks bēniņos. Bārdaks bēniņos. Bārdaks bēniņos. Abrakavērtekā. Nu ko, draugi, aiziesim? Jā. Uz kurien tad jūs? Mums jānopērk viena lieta vietā. Jānopērk vietā? Kas tad ar iepriekšējo gadījās? Nu, iepriekšējā izgaisa, pareizāk sakot, aizgāja pa gaisu. Tā jau tā mēdz gadīties. Nu, ko lai saka, lai jums veicās tad? Čau, Burka! Čau, Čau! 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 Čau, čau, mīļie! Palaini! Kur tu esi, Bardā? Raidījums visiem mums Bārdaks bēniņos. LTV1 Nelson bērnu stabā.